Hei, sveiciens visiem foršiem cilvēkiem. Un sveiciens arī kanālā Labas lietas. Ilgi domāju, kādu virzienu kanālam iedot, un patiesībā tās tematikas un vēstījumi, ko esmu sagatavojis un ar ko būtībā gribu dalīties un palīdzēt arī kādam, cerams pat nevis kādam, bet daudziem no jums, ir būtībā tik vienkārši. Tās vienkārši ir labas lietas, jebkādas lietas. Tā var būt elektronika, gadžeti, mājsaimniecības, risinājumi, interesanti kaut kādi instrumenti. Tas var būt saistīts ar video spēlēm, datorspēlēm, izklaidi, apkuras sistēmu, zāles pļāvējiem un datortehniku un tā tālāk un tā joprojām. Pēc būtības kanāla mērķis ir atrast, pašam lietot un tiešām, teiksim tā, cilvēcīgi, patiesi, reāli, samērā arī interesanti un detalizēti pastāstīt par to pieredzi, iedvesmot, iespējams radīt kādu ideju, pašiem kaut ko līdzīgu iegādāties, pārveidot, uztaisīt, uzķūnot, nomainīt, upgradeot un tā tālāk. Ikdienā sanāk patiesībā strādāt ar ļoti daudz dažādiem risinājumiem, kā jau minēju, un ir sakrājušies stāsti, pieredzes, kas latviešu, teiksim tā, mediju telpā, sociālo mediju telpā nav pieejami. Un jāsaka tā, ka arī zināmā mērā angliski runājošajos kanālos nevienmēr viss ir, varbūt, tās nianses visas ir tā izskaidrotas. Ar to es esmu pats saskāries un pamēģināšu šādu dialoga formātu, tāpēc, protams, ceru arī ar saviem video rosināt kaut vai nelielu, bet konstruktīvu, interesantu diskusiju. Esmu jau nofilmējis un sagatavojis šo to noderīgi interesantu gan jau kādam no jums, ko palaidīšu drīz pēc šī te, jāsaka tā, promo. Un, ja tevi uzrunā kaut kas tāds, varbūt netipiskāks, bez reklāmām, bez komerc piesitiena, bez kaut kādām saldām frāzēm, sadzīvisks, vienkāršs, normāls, kā saka, praktiskas dabas vēstījums, apskati, komentāri par labām lietām, tad piesako šim profilam, šim kanālam un skatīsimies, varbūt no tā kaut kas beigās pēc kāda laika, kas to zina, varbūt arī izveidojas kaut kas lielāks. Ko es gribu uzsvērt, jebkādi gadžeti, mantas, risinājumi un viss iepriekš tur nosauktais ir, protams, mūsu pašu ģimenes un manis iegādāts. Te nekādā veidā nekas nav iesaistīti, nekādi te veikali vai tīkli vai kaut kādi reklāmu devēji un vēl kaut kas, tad šis nav nekāds biznesa projekts. Man dzīvē ir daudz ko citu primāri darba vietā un ikdienā darīt arī pilnīgi citās nozarēs. Tā kā šis ir hobijs, šis ir aicinājums, gribu izmēģināt kaut ko interesantu. Ja sanāks pašam kaut kā nofilmēt arī reku, padalīties ar tādiem vienkāršiem, cilvēciskiem, tehniskiem risinājumiem, ko nopirku, ko var izmantot bērni, pieaugušie ģimenē, ceļojumos, jā, tā tehnika.
teiksim tā, setups, ar ko arī šis video tiek filmēts. Te nav runa par kaut kādām studijām un super-duper 3000 eiro kamerām un tā tālāk, ja, kā ir pieraduši filmēt visi lielie šie te YouTube mēdīji. Tā kā šis ir bišķiņ cits stāsts. Nu ko, gaidi nākamos video, es pafilmēšu šatad kaut kādus arī šortus, mēģināšu jūs pārsteigt un iepriecināt. Tā kā būs arī šorti un kanāls Labas lietas, tik vienkārši, tik tiešām stāsti par labām lietām. Nu ko, paliec kopā ar mums un līdz nākamajiem video. Čau, čau!